Kā pārdot pa telefonu? Aktuāls jautājums, draugi. Ir īpaši mūsdienās, kad pārdošana kļūst par tādu aizvien interesantāku procesu, kad mākslīgais intelekts aizvieto daudzas lietas, un ja mēs gribam būt darbā, un ja mēs gribam saglabāt savu angliski competitive advantage, tad mums ir jāiemācās maksimāli daudz dažādu veidu, kā pārdot savu preci, pakalpojumu šajā mainīgajā laikmetā un saglabājot savu darba vietu un saglabājot to milzīgās priekšrocības, ko dod šī cilvēciskā puse. Tad priekš jūs redzēt, Edgars Untāls, kā pārdot telefoniski. Ja tas ir aktuāli, ielieciet plusiņu, sirsniņu, ka jūs mani redzat, dzirdat un ka temats ir aktuāls, un uzvāriet kafiju, mums ir apmēram pusstunda laika, es iedošu lieliskas idejas un arī ļoti tādas dziļas fundamentālas atziņas, kā tad pārdot preci vai pakalpojumu pa telefonu. Un es jau redzu pirmie mīlestības apliecinājumi. Prieks, ka jūs esat šeit, prieks, ka tas ir svarīgi, tātad ejam uz priekšu. Un ļoti interesants temats pārdošana pa telefonu, tāpēc ļoti daudz tādu svarīgu detaļu, kuras ir jāpatur prātā, lai mēs varētu būt efektīvi šajā darbā. Un tātad svarīgākās tādas fundamentālas patiesības, bez kurām tu esi ārpus realitātes. Ja tu šīs lietas nezini, neievēro un neliec lietā, tad principā tava pārdošana ir ar milzīgu jautājumu zīmi. Ja? Tātad mājasdarbi. Pirmais mājasdarbs, un ielieciet, draugi, tie, kas šobrīd jau strādā telefonu pārdošanā, kam daļa no ikdienas ir zvanīšana klientiem, komunikācija, pārdošana un tā tālāk, ielieciet komentāru, ķeksīšas plusiņus, lai mēs jau varam, kā teikt, noskaņoties uz viena viļņa. Un tas, ko es gribētu jums pateikt, draugi, ja jūs to jau darat, tad jūs jau esat īpaši. Cilvēki, kas strādā vienam telemarketingā, cilvēki, kas zvana cilvēkiem pa telefonu, lai viņiem piedāvātu un pārdot kaut ko, viņi jau ir īpaši. Viņu galva strādā tādā ļoti interesantā režīmā. Man ir teikuši visu cieņu, un man ir teikuši tāda doma, kam es absolūti nepiekrītu, ka, lai kļūt par pārdevēju, nezinu, ir jāpiedzimst par pārdevēju, lai būtu par izcilu pārdevēju, tev jābūt kaut kādai īpašai realitātei, īpašā veidā, nezinu, nezinu, kam jānotiek, gēniem jāsaslēdzas un tā tālāk. Es absolūti nepiekrītu. Es uzstāju, ka pārdošana ir tieši tāda pati prasme, kā tamborēšana krustadūrienā vai adīšana. Pārdošana ir tieši tāda pati prasme, kā braukšana ar automašīnu. Pārdošana ir tieši tāda pati prasme, kā biznes sapīšana. Ja tu to nekad neesi darījis, tad tas sagādā diskomfortu. Bet tiklīdz tu sāc to darīt un sāc iedziļināties un sāc investēt sevī, savās prasmēs, zināšanās, savā attieksmē, tad viss sāks sanākt. Un tas nozīmē, ka tur nevajag neko īpašu, tev tikai ir jāgrib dzīvot labākā pasaulē un jābeidz stāstīt stulbības, ka es esmu piedzimis ar nepareiziem gēniem, pārdošana nav mans lauciņš. Tas ir tas, kas ir stopit, tas stāsts mūsu galvā, tā mūsu vīzija, ko mēs turpinām sev iestāstīt, tas arī ir iemesls, kādēļ mēs baidamies no pārdošanas, un visvairāk mēs baidamies nevis no pārdošanas, bet no teikuma, ko par mani padomās. Ja, un Ainārs prasa, kā caur WhatsApp komunicēt ar klientiem. Nu, ideāli. Vēl labāk, ja tu vari piezvanīt. Jā, rakstiski ir forši, bet vislabāk, ja mēs varam piezvanīt klientam un pateikt, labdien, cienījais klient, mēs ar tevi iepriekš caur WhatsApp komunicējām. Es domāju, es piezvanīšu tev, parunāšos.
Ziniet, cik svarīgi šis cilvēciskais kontakts, kad tad dzirdām viens otru balsi. Kā būtu, ja mēs biežāk sazvanītos, cienītais klienti? Ja? Sapratāt to domu, saglabājiet šo iespēju šai cilvēciskai vibrācijai. Ja mēs nevaram varbūt aiziet klātienē, tad iemācāmies, sasmeļamies drosmi un iemācāmies prasmes pacelt klausuli un piezvanīt. Jā, tā ir viena lieliska privilēģija. Par to tad arī parunāsim. Jā, tie, kas strādā pārdošanā, jūs jau esat īpaši, tāpēc, ka jūs jau protat vienu lietu. Ja reiz jūs to darat, tad jūs protat noskaņoties panākumiem. Tad, kad tu strādā šajā profesijā, tev nav variantu. Ja tu strādā šajā profesijā, tev nav variantu, tev ir jāspēj izveidot šīs mindsets, latviski sakot, šīs domāšanas formāts, un tā ir tā smalkā vibrācija. Tu paņem klausuli, telefonu klausuli, tu kādam piezvani, un tev ir 10 sekundes, jeb 2 teikumi. Un tu sačakarē šos 2 teikumus, tad pats vainīgs. Tas nozīmē, ka tās uzdevums ir būt maksimāli koncentrētam, maksimāli noskaņotam, un mēs par to vēl parunāsim. Tie ir 2 teikumi, un tā ir tā milzīgā prasme, apgūstamā prasme, noskaņošanās prasme. Ja? Un bez tā nekas nenotiek. Tu piezvani klientam, depresīvs un pārguris, un viss, ko tu viņam nopārdod, ir tava depresija un tavs pārgurums. Ja, un tad labāk nezvani, tad piezvani rīt vai nezvani nekad, ja tu vienmēr esi pārguris un nekāds. Tad cilvēkiem vajag dzīvu cilvēku, un pirmais, ko viņi grib dzirdēt, klausos otrā pusē, priecīgs, enerģisks cilvēks. Labdien, vai Aleksandrs? Tas ir tas, ko viņi grib dzirdēt. Nepārspīlējot, nevis kuku ar putniem, bet priecīgi, enerģisks cilvēks, telefonu klausos otrā pusē. Un ja tu to vari izdarīt, un tā ir noskaņošanās, tas ir tavs mājasdarbs pirms tu pacēl klausuli. Jā, kolēģi, piekrītat, ejam uz priekšu, ja nepiekrītat, arī ejam uz priekšu, tas neko nemainīs. Tad, ja mums ir apmēram pusstundu laikā, parunāsim pārdošanu pa telefonu. Bez noskaņošanās nezvaniet. Jā, jūs čakarējat savu laiku, priekšnieka laiku un klienta laiku, un visiem kļūst slikti tikai tāpēc, ka jūs zvanat nenoskaņojušies, neatbilstošā garastāvoklī. Lieliski. Nākamais mājasdarbs, ko mums vajag izdarīt, mums vajag saprast, ka klients nopirks, varbūt nopirks, bet tas notiks tikai tad, kad tu kā pārdevējs iedosi viņam 3 patiesības. Ziniet multeni par 3 banāniem, ja? Ielieciet kādu plusiņus, ja jūs atceraties multeni par 3 banāniem, bet tas ir par 3 patiesībām pārdevējiem darbā. Tu izdarīsi vispirms, tu iepatiksies klientam, tu piezvanīsi klientam, un viņam patiks tava balss, viņam patiks tava enerģija, tava humorizjūta, tava vibrācija, viņam fiziski patiks tas mikro vibrācija patikšana. Jā, ielieciet, kolēģi, ja sapratat, par ko es runāju, ielieciet arī plusiņu, ja jums kādreiz ir piezvanījis pārdevējs, un jums patīk viņa vibrācija. Par to ir stāsts. Tātad patikšana, fiziskā patikšana. Mēs viens otru neredzam, bet zemapziņas līmenī mēs ļoti labi protams, saslēgties. Nākamais solis. Jā, man patīk šī pirmā saskārsme. Nākamais solis, vai es tam čalim uzticos? Tev būs jāiedod racionāli, emocionāli argumenti, lai cilvēks otrā telefonas klausos pusē tev uzticētos. Ja? Tev būs jāpasaka, kas tu esi, no kurienes tu zvani, kādu iemeslu dēļ tu zvani, un tur jāieliek vēl lietas, lai uzticību mēs izveidot. Ja? Tad patīk, uzticos, un labi, un viņš teiks, nu labi, kas jums tur ir? Nu labi, stāstiet, kas jums tur ir. Lieliski, tas nozīmē, ka mēs esam izturējuši pirmo eksāmenu. Ja klients saka, labi, kas jums tur ir, stāstiet, aleluja, tu esi pārkāpis
Tu esi norījis krupi un pārkāpis tagad nākamajā līmenī ticis. Ja, kad spēlē videospēles next level, kad klients saka, nu labi, kas jums tur ir? Tas nozīmē laba zīme. Un tādā brīdī, kad viņš saka, kas jums tur ir, tavs uzdevums ir parādīt nepārprotamu ieguvumu. Nevis viņam pārdot, bet likt viņam gribēt to, ko tu pārdod. Likt viņam tā kā aizdomāties, ka tas tiešām viņam ir vajadzīgs. Nevis tu viņam pārdod, bet liec viņam gribēt. Uzdod viņam lieliskus, mērķtiecīgus jautājumus, kas liek viņam aizdomāties un apsvērt to, domāju, hei, varbūt tiešām man vajadzētu tagad ūdens filtru. Nevis tu viņam saki, hei, man ir ūdens filtrs, bet viņam saki savādāk. Mums šobrīd ir pusstunda laika, mums tā nebūs. Nav atvēlēts resurss, bet principā 3 patiesības. Mēs viens otram patīkam, mēs viens otram uzticamies, un mēs abi redzam nepārprotamu ieguvumu. Problēma ir tāda, ja klients jūt, ka man ir ieguvums, bet ne viņam. Man jādod viņam iespēja ieguvumam. Tā ir? Ja tā ir, ieliciet, draugi, atkal ķeksīti, ejam uz priekšu, un tā ir fundamentālas lietas. Bez tā jums nekas nesanāks. Man arī bez tā nekas nevienam nesanāk. Šīs lietas ir tur jāieliek, un tās ir konkrēti vingrinājumi, konkrēti ir teksti un emocijas, kādā veidā mēs to izdarām. Secīgi soli pa solim. Ejam uz priekšu. Jā, mēs tikko šito izrunājām. Nākamā patiesība. 10% apmēram no mūsu sarunas ir vārdi, ir saturs, ko mēs ieliekam. 90% ir viskaut kas cits, kas nav vārdi. 90% no komunikācijas ir mans balstonis, mana enerģija, mans smaids, mans humora izjūta, manas šīs neredzamās lietas, kas runā pašas par sevi. Jā, un tas ir fundamentāli svarīgi. 10% būs teksts, ko es teikšu, 90% būs viss pārējais. Un to paturiet prātā, ka ja jūs to 90% no tā pārējās sarunas nesat izkopuši to lauciņu, tad jums ir problēma. Teksts neskaitās, skaitās viss cits pārējais, un teksts ir pēc tam, kad viņš paprasīs, jā, ko jūs tur pārdodat? Izskatās, ka man vajag to, ko jūs tur pārdodat. Kas tas tāds ir? Un tā ir laba zīme. Sapratāt to domu? 90% no rezultāta ir nekomunikācija, neverbāla komunikācija. Labi, ejam uz priekšu. Tā. Nākamais. Arī ļoti svarīga lieta, paturiet to prātā. Profesionāls pārdevējs sarunas laikā izmanto aptuveni vismaz 9 balss toņus. 9 balss intonācijas. Un tur ir milzīga atšķirība starp čali, kas izmanto vienu, ja, kā mauc monotonā storytellingā, tā kā sāk, tā pabeidz. Un tad ir puisis, kurš izmanto 9. Viņš saka, labdien, vai Aleksandrs? Ļoti patīkam. Šeit Edgars no uzņēmuma X. Sakiet, jums ir piemērots brīdis īsai sarunai šobrīd? Ja, un tur aiziet 9 dažādi balss toņi mūsu sarunas laikā, kurus es ielieku mērķtiecīgi, secīgi, katru savā vietā. Un tas strādā, un tas ir fantastiski. Tā saruna kļūst dzīva, interesanta, nesamākslota, tad, kad tu ieliec vairāk nekā vienu toni. Un tur ir 9. Reizēm tev jābūt ļoti tādam autoritatīvam, jā. Aizēm tev ir jābūt saprotošam un draudzīgam, dažādi, un tā ir balss intonācija, kas nosaka šo ietekmi. Tā ir? Jā, ielieciet, draugi, ielieciet plusiņu, ja jūs tā piedalāties sarunā, lai es neesmu vienīgs vientulis kā multenē. Ja, Ainār, tu piedalīsi, Raimonds arī piedalās. Tā ir intonācija.
darbojamies. Tomas arī. Labi. Paldies, kolēģi, ka jūs esat šeit. Ejam uz priekšu. 9 balstoņi. Un 3 no šiem balstoņiem ir jau pirmajos 2 teikumos. 3 balstoņi ir pirmajos 2 teikumos. Un ja tu neieliet šos 3 balstoņus tur iekšā, tad principā tālāk vari nemaz neturpināt. Tā ir. Darbojamies, ejam uz priekšu. Tad redz, kur viens no maniem skolotājiem, Jordans Belforts, īstais Volstrītas vilks, viens tiešām cilvēks leģenda, no kā var mācīties un smelties un iedvesmoties. Viņš ir teicis šādu skaistu domu. Tad pārdošanas darbā ir 2 fundamentālas kļūdas. Pirmā kļūda – tev nav skriptu, un otrā kļūda – klienti, cilvēki otrā pusē jūt, ka tu lasī no lapiņas. 2 problēmas. Tev nav vispār, tu pacēl klausuli un tralalā improvizē, shame on you. Un otra problēma, tu esi uz pareizā ceļa, tev ir skripts, tev ir doma, tev ir tas, ko tu gribi pateikt, uzlikt uz papīra, taču tu to neesi iemācījies pateikt. Tu to neesi iemācījies pateikt dzīvi, dabiski, nepiespiesti, tā, lai klients neredz, nejūt, nesaprot, ka tu patiesībā runā no lapiņas. Vai nerunā no lapiņas, bet tu runā iepriekš izdomātu sarunas konceptu. Un tur ir tā sarunas efektivitāte. Nevis tu pacēlis telefonu klausuli un tagad domās, ko es teikšu, bet tu pacēlis telefonu klausuli un tu sarindosi savu domu pareizā, efektīvā, rezultatīvā secībā. Jā, Aināra, ļoti laba doma. Ainārs saka, ļoti laba doma, un draugi, un skatieties, mēs līdz tam nonāksim, vēl līdz iemeslam piezvanīt. Mans ieteikums, nekad nesāciet savu sarunu ar meliem. Nekad nesāciet savu telefonu sarunu ar meliem. Nesakiet, ka jūs zvanat no pētījuma kompānijas un beigās jūs piedāvājat pannas. Nekad nesakiet, kad kāds no jūsu kolēģiem man atstāja telefonu, man laikam jūs zvanīja un tagad es jums pārzvanu. Neizdomājiet nelietības. Neizdomājiet fiktīvas lietas. Tas ir slikts sākums. Ļoti slikts. Klients jūs atšifrēs un 2 setos. Jums tikai liekas, ka tas ir lieliski. Pēkšņi no pētījuma firmas pārvērsties par pannu pārdevēju. Nē. Tas ir riebīgi. Tāpēc mēs ejam citu ceļu, mēs ejam, ka mēs ejam to godīgo ceļu, mēs iemācāmies būt godīgi no sākuma līdz beigām, ja? Un tā ir tā pievienotā vērtība. Lieliski, tātad dēm uz priekšu, skripti. Jūsu dzīvi telefonu pārdošanā izmainīs tātad 2 lietas. Jūsu balstoņi, intonācija un neverbālā komunikācija un jūsu skripti, kurus jūs iemācīsieties izmantot. Dažādi skripti situācijās, kad klientam neko nevajag un tā tālāk. Un tur ir tas powers, intonācija un skriptos. Un te ir jāsaprot vēl viena patiesība, ka ļoti iespējams tu esi piezvanījis vegānam, un tu pārdod desas, ja? Var gadīties. Tāpēc saprotat, ka nav ne tāda skripta, nav tādas sarunas formāta, ka tu vari pārdot visu visiem. Bet tas, ko tu vari izdarīt, tu vari neko nepārdot, bet atvadīties ar cieņu. Jūs atvedaties kā labi draugi, un tā ir augstākā pilotāža. Tas cilvēks neko nav nopircis, tu neko neesi pārdevis, bet jums abiem ir labi satisfaction, jūs esat abi priecīgi par šo laiku, ko esat pavadījuši kopā, un tā notiek, draugi. Ielieciet, kolēģi, plusiņu, ķeksīti, sirsniņu, ja jūs esat piedzīvojuši arī šādas telefona sarunas, kad jums zvana Andris, Igors vai Lelde,
Un jūs neviens neko nenopērkat un nepārdodat, bet jūs šķiraties kā draugi. Man tā ir gadījies vairākas reizes dzīvē, un tā ir ļoti fantastisks saruna. Es vienkārši mācos un gūstu baudu no šādas lieliskas saskarsmes. Ja? Un ja tā notiek kādreiz, tad skatieties, draugi, tas nozīmē, ka jūs to varat atkārtot. Tur ir tas powers, tas spēks nepazaudēt draugu. Ja? Labi, ejam uz priekšu. Tomasam arī tā ir gadījies. Izcili. Nu reku, tepat ir statistika, tepat ir čaļi izpētījuši, kur ir tā sāpe, draugi. Nav svarīgi, ko jūs pārdodat. Nav svarīgi autoriepas, pannas, apdrošināšana, vienalga ko. Pēc statistikas apmēram 10% cilvēki ir atvērti tai idejai, tai domai. 90% ir pa barabanu tas, ko jūs tur piedāvājat. Ja? Un paturiet to prātā, ka tā ir apmēram tāda statistika, ka 10% būs no 10 zvaniem viens teiks jā, kas labi klausos, pārējie teiks sāks tu ņaudēt un čīkstēt, un ar to mums jārēķinās, un ar to jārēķinās, ka darījumi, mūsu uzdevums, profesionāli pārdevēju uzdevums ir nevis mēģināt par katru cenu pārdot visu visiem, bet par palīdzēt un uzlabot tātad šo te darījumu koeficientu, KPI procentu, savu efektivitāti. Tur nekad nebūs 100%. Tur vienmēr būs vegāns, kuram viņš neēd desu, un tā tam būs būt. Tāpēc mūsu uzdevums ir maksimāli uzlabot šo personīgo efektivitāti un paaugstināt noslēgto darījumu skaitu, darot lietas pareizās lietas pareizā veidā un nedarot to, kas klientiem nepatīk. Ja? Labi. Ejam uz priekšu, tātad, kā jau es teicu, 5-10% gribēs jūs dzirdēt, tāpēc, ka viņiem pēkšņi vajadzēs to, ko jūs piedāvājat, pārējiem būs pilnīgi vienalga. Un mums jāiemācās atvadīties ar cieņu un saglabāt draugu. Ja? Ierakstīt saglabāt draugu. Lai nav tā, kā Aināram gadījās, ka viņš komentāri ierakstīja, ka tev piezvana kaut kādu uzņēmums X, un tu zini, kurš tev tikko piezvanīja, tev piezvanīja, nezinu, uzņēmums X, un to puisi sauc Andris, un tagad tev prātā paliks bāds, tad tas uzņēmums gan nerolē, ja? Te ir tā, skatieties, tā pievienotā vērtība, tu nenoslēdz darījumu, bet saglabā draugu. Un otrādāk, darījums nenotiek, un tas puisis telefonu pārdošanā, kurš zvana katru dienu, nezinu, 100 cilvēkiem vai 80 cilvēkiem, viņš taisa PR, viņš taisa to viņš veido zīmolu. Atceraties, tie kas strādā telemarketingā, jūs esat zīmolu veidotāji. Ja? Ne tikai pārdevēji, bet arī zīmolu veidotāji. Tā, iemācieties saglabāt draugus un nedariet tā, ka jūs atcerās pēc tam vēl ilgi man tas zvanīja, tas dīvainais čalis no uzņēmuma X, un viņš pat ir iebloķēts, nobloķēts. Ja? Tā ir, darbojamies. Jā, jūs jau, draugi, saprotat, Untāls ir tagad mazā reklāmas pauzē, bet jūs vēl nepazūdat. Tas, ko mēs šobrīd runājam, ir daļa no lielākas programmas, kas saucās NLP pārdevējiem, un šeit ir saite, un mums vēl ir viss priekšā, mums vēl laiks ir, draugi, pareizi. Un šeit jūs, šis ir neliels ieskats tajā, ko mēs tur darām. Šeit ir pilna programma, tur ir pilns cikls ar mega vērtīgi, ar perlēm. Es uzdrošinos apgalvot, tur tā ir vērtīgākā programma, kādu vien es esmu redzējis. Un ļoti iespējams vērtīgākā arī no tām, ko jūs esat redzējuši. Tāpēc ieiet šajā lapā, šajā vietnē un rūpīgi izlasiet. Un ja jūs pēc rūpīgas izlasīšanas atradīsiet kaut kur jaudīgāku un vērtīgāku programmu pārdošanas profesionāļiem, atsūtiet man. Es gribēšu apskatīties.
Ja? Maza reklāmas pauze. Ok, ejam uz priekšu. Vēl viena lieta, draugi. Tagad ir mīnus 70. Mīnus 70 ir starpsezonas izpārdošana. Sezona mainās, mīnus 70 papildu informāciju meklējiet šeit. Man kolēģi jautāja Facebookā, ko tur pārdod? Ko tur pārdod? Es teicu resursus. Ja? Te ir resursi ar mīnus 70% šobrīd. Tā kā izmantojam iespēju un ejam, draugi, ejam tālāk. Beigās mēs šodien esam sanākuši, lai apgūtu telefonu pārdošanas patiesības. Pareizi, draugi. Tagad reklāma beidzās, ejam uz priekšu un pārdošana pa telefonu. Un tagad ielieciet, draugi, pagaidām, vai mēs šobrīd ejam pareizā virzienā, vai tas, par ko mēs runājam, ir aktuāli, vai tas ir svarīgi, vai tas ir noderīgi, un ja ir, tad ejam uz priekšu. Un ja nav, tad vienalga ejam uz priekšu, jo mums ir, kā teikt, darbs darāms. Nākamā patiesība ir šāda. Komunikācijas vērtība slēpjas atbildes reakcijā. Nevis tajā, ko tu pasaki, bet tajā, kā rīkoja, ko saprot klients vai cilvēks telefona otrā pusē. Nevis tas, ko tu saki, bet kā viņš sajūtas tajā brīdī, kad tu viņam to saki. Un tev par to ir jāatbild. Mēs esam atbildīgi par tiem, ko mēs pieredzinām. Mēs esam atbildīgi par to, ko mēs pasakām, un par tām sajūtām un emocijām, ko mēs radām otram cilvēkam. Ja? Un tāpēc mēs arī iemācāmies konkrētus vārdus, frāzes, emocijas, balss toņus, intonācijas, lai radītu pēc iespējas prognozējamāku atbildes reakciju. Ja, un kaut vai viena tāda smalka nianse, kā es parasti saku, kamēr tu smaidi, uz tevi nevar apvainoties. Un ja klients telefonu klausos otrā pusē jūt tavu smaidu, tavu prieku, tavu pozitīvo attieksmi, tikmēr viņš nematīs klausuli no tiklīdz, ja viņš sajūt tavā balsī spriedzi un gruzonu, over. Spēle iet uz beigām, bet kamēr ir prieks, kamēr ir šī mazā pateicīgā saruna, patīkamā saruna, tikmēr mēs varam iet uz priekšu. Tā ir tā atbildes reakcija. Labi, ejam uz priekšu. Vēl dažas lietas, vēl svarīgs nianses, ko mums vajag izrunāt, pārdošana pa telefonu. Ja, mūsdienās joprojām fantastisks veids, kā sasniegt klientus šajā steidzīgajā, skrienošajā pasaulē. Vienīgais, kad mums tagad ir pirmkārt chatbots pievienojies konkurenti, un tagad zvana chatbots. Atcerieties, draugi, ja jums šķiet, ka jums zvana chatbots, un jūs nesaprotat, vai tas ir Edgars vai chatbots, Ainār, tūlīt pabeigšu tu domu, skatieties, un jūs domājat, ka tas mani čakarē kaut kāds chatbots, tad uzdodiet chatbotam, sakiet lūdzu, kurš nu pat uzvarēja hokejā. Sakiet, kurš uzvarēja tajā vakardienu futbola spēlē. Un chatbots nav parasti trenēts, viņam nav iemācīts atbildes uz šādiem jautājumiem, un tad viņš uzkarās. Ja, bet, ja tu viņam prasīs tur par kaut ko, viņš būs uztrenēts, bet, ja tu viņam paprasīs, kurš vakar uzvarēja futbolā vai hokejā, chatbots sadegs. Un tas ir viens veids, kā atpazīt, ka tev zvana fakes accounts. Labi? Ja, tas bija mazs lifehacks. Ejam tālāk, tad darījuma līnija. Jordanam Belfordam, manam skolotājam, ir tāda viena no lieliskākajām, jaudīgākajām pārdošanas sistēmām, straight line persuasion, pārdošana uz līnijas, un tā ir tā, manuprāt, viena no jaudīgākajām vai visjaudīgākā pārdošanas sistēma pasaulē. Ja, jo es esmu daudz gadus veltījis analītikai un neko labāk neesmu atradis. Bet tas, kas ir svarīgi, darījumi notiek uz līnijas.
Atcerieties to teikumu, tu piezvani klientam, tu iesāc to sarunu, un tad vienā brīdī klients saka, nu labi, kas jums tur ir, tikai ātri. Stāstiet, kas jums tur ir, bet tikai ātri, daudz laika man nav. Lieliski. Šī brīdī klients tev ir atvēris durvis. Šī brīdī tu esi ticis uz līnijas. Ja, sapratāt atšķirību. Ja viņš saka, kas jums tur ir tikai ātri, tas nozīmē līnija. Mēs esam tikuši uz līnijas. Ja? Un darījums notiek tikai uz līnijas. Šī te atvērtā, savstarpēji labvēlīgā komunikācija ir saskaršana uz līnijas. Viņš nejūt spriedzi, viņš grib turpināt sarunu, to viņu respektē, jums ir konkrēta saruna uz līnijas. Ja, tad tas, ko es teicu, nākamā patiesība. Nākamā patiesība, tad es teiktu, ka pārdevējs ir kā kaķis, profesionāls pārdevējs ir kā kaķis, kurš vienmēr nokrīt uz kājām atpakaļ. Jā, pārdošanas komunikācija viņa vienmēr ir tāda dinamiska un dažādiem negaidītiem notikumiem pilna, bet te ir svarīgi saprast, ka pārdevējs, superpārdevējs, viņš ir iemācījies reaģēt jebkurā situācijā, kā tāds kaķis, viņš vienmēr nokrīt stabili uz 4 kājām. Jā, tevi nevar apgāst, tu nepazaudējies, tu nesastingsti. Lai arī kas notiktu, tev ir 3 varianti, kā tālāk darīt. Ja, un tā ir tā profesionalitāte, tā ir tā sistēma vai stratēģija, varbūt, kas nāk ar laiku un pieredzi, bet tevi nevar sastingzināt. Tu vienmēr kā kaķis nokrīti uz kājām. 3 varianti. Tev ir vienmēr galvā 3 varianti. Klients saka tā, tu viņam saki, nu, bet, protams, Aleksandr. Klients saka, paldies, man neko nevajag. Tu saki, nu, tieši tāpēc, Aleksandr, šodien, starp citu, ir pirmdiena diena, kad es zvanu klientiem, kuriem neko nevajag. Ja, un jūs ticiet man, tā ir viena lieliska pieredze. Labi, mēs te iesim tālāk, tad bija. Bet tev galvā ir, kā jau teicu, varianti, kurus tu liec tur iekšā, un tu zini, kas notiks tālāk. Tā kā man interesanti vienā nodarbībā mēs arī mācījāmies dažādas skaistus skūleņus, paņēmienus un skriptus, un tad kolēģiem, darbiniekiem, dalībniekiem bija mājas darbs, pēc nedēļas atnākt apakaļ un atrādīt savas telefonu sarunas un izstāstīt, pārbaudīt, kā tad viss strādā. Un viena meitene, viņa atnāk, viņa saka, Edgar, es esmu šokā, viņa saka, es pēc iepriekšējās reizes paņēmu to lapu, ko tu man iedevi. Es aizgāju darbu, es paņēmu to lapu, es paņēmu telefonu klausuli un es piezvanīju klientam. Un es viņam pateicu to, kas tur rakstīts. Un viņš man pateica to, kas tur rakstīts ar apakšā. Un es viņam pateicu nākamo teikumu no tavas lapas. Un tā viņš man pateica to, bet šeit gan drusku mainījāt, bet principā mēs par 90% aizgājām tā, kā tur rakstīts uz lapas. Un es saku, lieliski, tāpēc jau tas tā arī ir domāts. Tu esi tas, kurš virza sarunu. Tu esi atbildīgs par atbildes reakciju. Tu pasaki kaut ko, un tu prognozē, kāda būtu atbildes reakcija. Un tā ir tā pievienotā vērtība. Ja, prognozēt to, kas notiks tālāk, un būt gatavam nākamajam notikumam. Labi, 3 varianti. Vēl viena patiesība, tu zini, ka pārdošana ir sistēma. Tas, ko tu dari, ir salikts no gabaliņiem, no daudz dažādiem maziem elementiem, kas saslēdzās. Vienā brīdī tas saslēdzas, bet kamēr tas saslēdz, tikmēr ir drusku meklēšana, sevis meklēšana, kamēr tu iemācies sistēmu, kamēr tu iemācies intonāciju, kamēr tu iemācies mazināt bailes, kamēr tu iemācies ielikt iekšā smaidu, enerģiju, kamēr tu iemācies izmantot skriptus, kamēr tu saproti, ko tu pārdod, kamēr tu necenties nevienam neko pārdot, brīdī, kad viņi sajūt, ka šeit zvana lielisks puisis no uzņēmuma Y, jā, tie ir tie smalkie elementi, kas saslēdzās vienā brīdī, tev sāk sanākt, bet līdz tam
tu liec kopā to puzli. Tā kā es vienā brīdī savā pieredzē, savā dzīvē sapratu, ka pārdošanu es vairs nevaru iemācīties no pārdevējiem, jo es biju iemācījies sistēmu, jautājumus un tā tālāk, un tad es sapratu, ka nākamais līmenis ir mācīties pārdošanu no neirolingvistiskās programmēšanas guru, no psiholoģiem, no coachiem, no labākiem, gudrākiem prātiem pasaulē šajos aspektos, un tad nāk klāt kaut kad lietas, ko tu nevari ikdienā, ko tu jau daudzas izmanto, bet tu varbūt nesaproti, ka viņus to izmanto. Man apmācībās ir teikuši, jā, bet mēs jau to izmantojam. Lieliski. Skaidrs, ka jūs to izmantojat, un ļoti bieži mēs to jau darām neapzināti. Kaut kad ekspromptam, bet tad, kad tu sāc šīs lietas darīt apzināti un šīs pērles tur virpināt un krelles verpt, tad dzīve mainās. Competitive advantage, tava pērļu kolekcija, tava sistēma, kur tu esi iemācījies, un tās smalkās pērles, ko tu tur ieliec iekšā. Ja? Tā ir. Nu, lieliski. Uzlabot var tikai sistēmu. Tad tu saproti, ka tu pats esi sistēma, un tu saproti, ka tas, ko tu dari, ir saslēgts noteiktā veidā, noteiktā secībā. Un tu saproti, ka pārdošanu nevar iemācīties lasot grāmatas. Tu saproti, ka pārdošanu nevar iemācīties klausoties untālu Facebookā. Tu saproti, ka vienīgais veids, kā iemācīties pārdošanu, ir paņemt telefonu klausuli un piezvanīt Aleksandram. Trīcošā balsī ar nepārliecinātību un tādu šeikību, un tad dabūt visu dzirdēt, ko Aleksandrs tev pateiks. Un nākamajā reizē darīt labāk. Ja, un tu saproti, ka pārdošanu var iemācīties tikai zvanot Aleksandram, dabūnot pa seju, un nākamajā reizē darot labāk. Uzlabojiet, noklausoties ierakstus un izķerot gremlinus. Tas ir tas, ko, piemēram, mēs arī farmācijas kompānijā darījām klātienē. Tu netīšām aizmirsti savu telefonu ieslēgtu, un tad tie pie klienta, un tu parunā ar klientu, un tu iznāc ārā, un tu paklausies, ko tu tur tikko sarunāji. Jā, mēs pēc tam dzēšu, protams, ka to visu izdzēs un apēd, un tas ir tavs privāts inkognito, bet tur ir tā pievienotā vērtība, kad klausoties ierakstus, tu dzirdi lietas, kuras tu nedzirdi īstenībā. Klausoties lietas ierakstā, tu dzirdi savu patieso balsi, patieso būtību, tad, kad tu skaties. Tāpēc, ka saruna notiek divos līmeņos, ir apziņas līmenis, un ir zemapziņas līmenis. Un visi un un viss šitas ir zemapziņas līmeņa komunikācija. Un man viena meitene citās nodarbībās, viņa teica, zini, Edgar, šodien bija tāda grūta diena, man bija tikšanās ar klientu, un tā tikšanās nesanāca. Tā tikšanās neizdevās un darījums nebija un tā. Un zini, kas bija vēl viena tāda nianse. Es iznācu ārā no kabineta, tas bija tikšanās klātienē, un viņi saka, un es skatos, ka man rokas ir ar tinti. Un tad es skatos, ka man drēbes ir ar tinti. Un tad es atceros, ka kaut kad sarunas sākumā bija klikšķis. Un tagad es saprotu, ka tas klikšķis patiesībā bija, es salauzu pildspalvu. Un tas klients man ļāva nozieķēties ar to tinti. Un tagad skaties, ka un tur ir tā efektivitāte un profesionalitāte, kamēr tu nesaproti, ko dara tavas rokas, kamēr tu nesaproti, ko dara tava ķermeņa valoda, tava balss, tava intonācija, tikmēr vārdiem nav nozīme. Un tā pievienotā vērtība ir soli pa solītim padarīt, uztrenēt rokas, uztrenēt balstoni, uztrenēt intonāciju, uztrenēt ķermeņa valodu. Tu nevar to visu uzreiz izdarīt, bet tu vari paņemt vienu konkrētu elementu un savest viņu kārtībā, izvilkt ārā no zemapziņas līmeņa, sakārtot, izdarīt, un tad viņš kļūst atkal par automātisku procesu, bet jau uzlabotā versijā.
Ingūna saka, labam pārdevējiem jāpatīk cilvēki, klienti. Protams, labam pārdevējam ir jāmīl sevi vispirms. Ja tu nemīli sevi un necieni sevi, tad neviens tevi nemīlēs un necienīs. Labam pārdevējam ir jāatrodas labā vietā, kur ir pareizie cilvēki, kas motivē, iedvesmo, un labam pārdevējam ir sava vīzija, un viņš saprot visu to, ko mēs tikko runājām. Viņam, labam pārdevējam, neviens neliek to darīt. Labs pārdevējs pats saprot, hei, esmu izvēlējies šo profesiju, tā ir mana lieta. Nevis tāpēc, ka man nebija citur, kur strādāt, bet tāpēc, ka pārdošana, es redzu sevi pārdošanā, un es redzu sevi kļūstam labākam un pelnot naudu šajā profesijā. Un tas ir tas, ka cilvēki, kā haizjūs, piemēram, pa 5 kilometri jūt asins lāci ūdenī. Tieši tāpat klients jūt, kad pārdevējs ir atnācis pārdot. un klients ļoti labi jūt, ka vienīgais, kādēļ tu esi atnācis, ja tev ziemās riepas ir jānomaina, un tev vajag to dīlu. Un tur ir problēma, jo vairāk tu mēģini noslēgt dīlu, jo tālāk tu esi no tā rezultāta. Jā, pie kā mēs palikām, draugi. Aicinu, draugi, ieskatieties šeit neirolingvistiskā programmēšana pārdevējiem. Starp citu, neirolingvistiskā programmēšana saīsinājumā ir zinātne par personīgo izcilību. Par to, kā tu vari sevi ieprogrammēt panākumiem, kā tu vari ieprogrammēt savu ķermeņa valodu, komunikāciju, savu performanci uzlabot, saprast, uzlabot un pārprogrammēt citā līmenī. Un tad, kad tu saved kārtībā sevi, tad tu vari sākt izmantot šīs citas lietas, kas ir kopā ar neirolingvistisko programmēšanu, ir arī nāk vesela instrumentu grupa, klāsts, kādā tu vari veidot savu komunikāciju. Tur ir slēptās komandas, tur ir dažādas citi paņēmieni, kas strādā, bet mēs paturam prātā, ka tur vienmēr ir ētiskā puse. Mēs nepārdodam klientam to, ko viņam nevajag. Mēs palīdzam vienmēr klientam izveidot labāku dzīvi pēc darījuma. Mēs palīdzam klientam vieglāk pieņemt lēmumu, mēs palīdzam viņam atrast atšķirības, mēs palīdzam viņam izdarīt izvēli ar noteiktiem paņēmieniem. Un tā ir tā neirolingvistiskās programmēšanas pievienotā vērtība. Sakārtot sevi un veidot vieglāku, saprotamāku komunikāciju ar citiem cilvēkiem, ar klientiem. Ja, tā kā mans ieteikums nākat šajā vietnē, meklējiet pēdles, dodat man ziņu, pārsūtiet šo vietni savam direktoram, vadītājiem un sakat, klausieties, direktor kungs, manuprāt, mums ar šo vajadzētu iepazīties. Manuprāt, šeit ir fantastiski instrumenti, kas mums palīdzēs izdarīt 3 lietas, trīs lietas. Jūsu dzīvē būs vairāk naudas, vairāk prieka un vairāk brīvības. Pateicoties šīm te iespējām, ko sniedz neirolingvistiskā programmēšana. Un, jā, Edgars Untāls, paldies, ka atnācāt, tiekamies kādā no nodarbībām, un es pie jums vēl atnākšu. Mums vēl tiešraidē ir daudz darāmas lietas. Ja? Lai viss izdodas, lai jūs dzīvē ir 3 lietas vairāk. Vairāk naudas, vairāk prieka, vairāk brīvības. Tā.